Pagājušajā gadā bija 25% no Baltijas darījumiem, bija Latvijas darījumi. Iepriekšējā gadā bija 20%, pirms tam to gadu bija 15% no visiem Baltijas darījumiem. Bet izskatās, ka iet uz labo pusi, kas ir tā labā ziņa. Šogad būs trešdaļa varbūt. Varbūt, teiksim, jā. Tas būtu loģiski. Jā, vajadzētu būt. Un cerības ir, ka tā būs. Mēs redzam aktivitāti darījuma tirgu pašlaik. Kā ir no Lijas skatu punkta tajā investīciju kontekstā, vai arī tur mēs esam atpalicēja lomā, ja tomēr kaut kas ir mainījies pēdējos gados? Es noteikti esmu pozitīva. Gribēšu teikt, ka tomēr ir mainījies un tas trends ir pozitīvs. Arī skatoties uz mūsu valsts uzkrātajām ārvalstu tiešajām investīcijām, kas ienāk Latvijā, tad nevienu gadu, jau vairāk kā 10 gadus, mums nav bijis uz leju līkne. Mēs visu laiku pieaugam ar piesaistītajām ārvalstu investīcijām.